esam šodien jūs aicinājuši mēdījus, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvjus piedalīties Valsts aizsardzības dienesta atlases norisē, lai nodrošinātu 2024. gada jūlija iesaukumu plānotajā apmērā, veicot jauniešu atlases iesaukumam obligātajā kārtā pēc nejaušības principa. Šajā atlases norisē nodrošināsim arī tiešraides pieslēgumu aizsardzības nozares sociālajos mēdījos. Īsts ieskats šodienas programmā. Tātad sākotnēji aicināsim aizsardzības nozares vadību sniegt nelielus ievadvārdus, tad sekos Valsts aizsardzības dienesta departamenta prezentācija, lai plašāk iepazīstinātu ar pašu atlases procesu. Tad norisināsies pats Valsts aizsardzības dienesta atlases process, savukārt noslēgumā Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes pārstāvis iepazīstinās ar dienesta vietu, kur šie jaunieši izies tālāk apmācību. Tālāk nekavēsimies, dodu vārdu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Lūdzu, ministra kungs. Paldies, komandiera kungs, sabiedrisko organizāciju pārstāvi, cienījamie arī mēdīju pārstāvi, protams, klātesošie dāmas un kungi. Šodien ir nozīmīga diena, ļoti nozīmīga diena priekš mums visiem, priekš aizsardzības nozares, priekš sabiedrības kopumā un arī, protams, priekš tiem jauniešiem, kas šodien tiks atlasīti pēc nejaušības principa. Tā kā svarīga diena, ja mēs runājam par visaptvarošu valsts aizsardzību, tad valsts aizsardzības dienas, protams, ir kļuvusi par vienu no tās stūrakmeņiem. Un mēs varam noteikti lepoties ar to, ka arī līdz šim valsts aizsardzības dienas ir veiksmīgi tiks ieviests, mums ir bijuši brīvprātīgie. Ja mēs skatāmies līdz šim brīdim, tad gandrīz 400 brīvprātīgi ir pieteikušies. Vairāk pat pieteikušies, ir uzsākuši dienas gaitas, pieteikušies, pat tas skaits ir bijis uz pēdējo iesaukumu 515 jaunieši, bet, protams, ka tomēr vēl ir nepieciešamība arī veikt šo atlasi pēc nejaušības principu, lai mēs pilnībā sasniegtu to mērķi, kas šajā gadā ir nolemts. 600 jaunieši, kas uzsāks savus gaitas valsts aizsardzības dienestā. Un noteikti mēs, protams, kad varam lepoties ar visiem tiem jauniešiem, kas ir uzsākuši un kas ir uzsāks. Dienests ir tas, kas sniedz gan milzīgu ieguldījumu mūsu tēvzemes, mūsu dzimtenes aizsardzībā. Mēs stiprinām savu aizsardzības spējas, un cilvēks ir tas, kas ir galvenais. Resursi, ja tā drīkst teikt, arī kas nodrošina to, lai mēs tiešām arī sasniegtu visus šos mērķus, lai mēs būtu arī droši. Un jaunieši caur valsts aizsardzības dienas ir tie, kas tiešām arī dod savu milzīgo pienesumu ieguldījumu arī, lai mēs tiešām būtu aizsargāti un veiksmīgi arī virzīties uz priekšu, stiprinot mūsu spējas. Šodien, jā, ir tātad atlase pēc nejaušības principa, kurā tiks atlasīti 300 jaunieši. Tālāk jau par detaļām izstāstīs arī kolēģi, tā kā tad mēs jau uzzināsim konkrēti, kāds ir šis mehānisms, bet vēlreiz nozīmīga diena, virzāmies uz priekšu kopīgiem spēkiem, noteikti esam lepni par tiem jauniešiem, kas jau ir iesaistījušies, kas iesaistīsies arī pēc šīs atlases, un, protams, ka novēlam, lai arī gan šodien izdotos, lai kopumā mums visiem kopīgiem spēkiem izdotos arī izveidot tādu sistēmu, kas būtu ļoti skaidra, droša un kas arī, protams, stiprinātu mūsu spējas un stiprinātu mūsu drošību un aizsardzību. Tā kā sargājam Latviju kopā, un šī diena noteikti ir vēl viens stūrakmens, lai mēs kopīgi arī spēcīgi Latviju sargātu. Paldies! Ministrs kungs, dāmas un kungi, un it sevišķi tie 18, 19 gadnieki, kuri šodien būs iekļauti laimīgajā sarakstā. Es gribu akcentēt uz to, ka lūdzu nepievērsiet uzmanību vārdiņam obligāts. Tas nav tas galvenais mūsu mērķis, lai nodrošinātu mūsu iesaukumu, lai viņš būtu atraktīvs, lai viņš būtu efektīvs. Šis ir turpinājums valsts aizsardzības dienestam, kurš ir ļoti veiksmīgi iesācies un tikai pateicoties tāpēc, ka milzīgs daudzums Latvijas pilsoņu brīvprātīgi ir pieteikušies un nodrošina dienestu pirmajos 2 iesaukumos. Un šis ir mazs papildinājums, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 3. iesaukumu. Un absolūti nevajag pievērst uzmanību
šai procedūrai, kas īstenībā varbūt saucās obligātais izlases atlasīšanas veids, bet gan uzturēt šodienas šo vēsturisko momentu kā palīdzību jums pieņemt lēmumu un mazu grūdienu iesaistīties tai milzīgajā spēkā, ko mūsu Latvijas sabiedrība nodrošina caur jums, 18 gadniekiem, iekļaujoties Latvijas aizsardzības sistēmā. Mēs esam pierādījuši šo pirmo pusotru gadu, ka spējam nodrošināt dienestu mūsu vienībās, nodrošināt jums intensīvu apmācību, dodot pēc iespējas vairāk militārās un taktiskās iemaņas, nodrošināt labus infrastruktūras apstākļus un pats galvenais nodrošinot ar labu instruktoru sastāvu, kas nodrošina apmācību jums ikdienā. Tāpēc nebaidieties, ka jūs tiksiet izvēlēti šim dienestam, jūs iekļausieties spēcīgā kolektīvā, kur jūs atradīsiet daudz ko interesantu un pats galvenais realizēsiet savu būtību. Gribu atrasties šeit Latvijā un nodrošināt tās aizsardzību. Vēlu sekmes! Paldies! Tagad prezentācija par valsts aizsardzības dienesta atlases procesu un norises kārtības sniegs aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Vitālijs Rakstiņš. Lūdzu! Uz klātesošo interesējošajiem jautājumiem atbildēs prezentācijas beigās. Lūdzu. Jā, paldies. Tātad, runājot par valsts aizsardzības dienesta atlasi pēc neatšķirības principa, mēs pieskarsimies, kā mēs nonācam līdz tam sarakstam, aprakstīsim, kas notiks pašā atlases procesa, un tad arī atbildēsim uz jautājumu, ja kaut kas nav skaidrs. Tad, turpinot, ko ministrs un komandiera kungs ir teikuši, attiecīgi, lai nodrošinātu trešā valsts aizsardzības dienesta personāla sastāvā, mums ir nepieciešams iesaukt 150 jauniešus. Līdz 1. decembrim bija pieteikšanas termiņš, līdz kuram pieteikušas 515 brīvprātīgie. No viņiem sekmīgi izgājuši veselības pārbaudes un tika atzīti par derīgiem dienestam 330, bet skaidrs, ka mums ir nepieciešams atlasīt vēl 150 jauniešus. Bet tā iepriekšējā pieredze rādīja, ka tas lielais atbirums vidējos puse prasa, ka mēs iesaucam nedaudz vairāk. Attiecīgi šodien tiks atlasīti 300 jaunieši ar to izpratni, ka daļa no viņiem varētu atbirt dēļ veselības, dēļ citiem attaisnojušiem iemesliem. Līdz ar to, lai nodrošinātu tos 480 jauniešus uz to 19. jūliju, kad sāksies tas dienests, šodien mēs atlasīsim 300 jauniešus. Tas pati procedūra, kā viss notiksies, viņa ir nostiprināta ministru kabineta noteikumus, respektīvi likumdevējs jau ir aprakstījis secīgi, kas mums jādara, un viņš gan atvieglot arī darbu par to visu procesu. Viss process notiek kontrolēta vide, respektīvi ar tiem datiem strādā vienmēr vismaz 2 cilvēki, nodrošināt 4 acu principu ievērošanu, attiecīgi tas, ko mēs varam nodrošināt ministrijai. Vienlaikus šo visu procesu jau no paša rīta mūs uzrauga uzraudzības komisija, kas seko līdz gaitai un arī beigas arī parakstīs protokolu par norisi. Plus arī, protams, ir aicināti vērot šo pasākumu gan tiešsaiste, gan klātienē, gan nevalstiskā organizācija, gan mēdī, gan arī visi interesēti. Un, protams, arī no tehniskā viedokļa mums ir speciāla programmatūra, mums ir speciāla ierīce gadījumu skaitļu ģenerēšanas iekārta, kas arī veiks to atlasi. Un, protams, tā sistēma tika pārbaudīta no drošības dienestas puses, un tas dators nav savienots ar internetu, viņš ir pilnīgi autonoms. Un kāpēc es pieliku bildes no Lietuvas, jo Lietuvā 4. janvārī notika līdzīgs pasākums, viņiem kopš 15. gada notiek šāda veida atlase pēc neatšķirības principa. Jūs redzat, ka viens no viceministriem nospiež pogu un atlasa tos 3000 jauniešus, ko lietuvieši atlasīja šogad. Tā kā šī sistēma jau eksistē, un mums, protams, šī būs pirmā reize, kad mēs izmantosim šādu procedūru. Runājot par tiem skaitļiem, kas jau izskanēja gan mēdījos, gan arī mūsu prezentācijas, tad mēs balstamies uz valsts datubāzēm, reģistriem, kas mums ir pieejami. Attiecīgi tie 22,539 jaunieši, kas ir noteikta vecumā, kas ir informācija, kas ir pieejama fizisko personu reģistrā,
Tam sekoja atbīrums caur pārējiem datubāzēm, caur soda registru. Mēs arī esam izņemuši tos ap 3000 jauniešus, kas dzīvo ārvalstīs, pastāvīgi uzturas ārvalstīs. Bija arī atbīrums dēļ invaliditātes vai dēļ citiem iemesliem. Tā visa liela kopskaita un 22,5 tūkstoši, tad beigās 3,5 tūkstoši, kas ir atlasīti uz šodienas atlasi, kas ir pirmšķietāmi derīgi valsts aizsardzības dienestam. Un no tām visam personam tad mēs sarindojam viņus atbilstoši kabineta noteikumi, ministra kabineta noteikumi, vārds uzvārds, personas kods, administratīva teritorija un arī kārtas numurs. Šai gadījumā kārtas numurs tas ir tikai, vai mēs varētu identificēt to cilvēku. Tad tas kārtas numurs, kas parādās mūsu saraksta, viņš neko nenozīmē, jo atlase notiksies pēc nejaušības principiem, ka pirmkārt mēs nejauši izvēlēsim tos 300 jauniešus, un arī viņu secība, kā viņi tiks ierindoti, būs nejauša. Turpinot pie paša procesa, jā, arī likumdevējs mums lika sadalīt iesaucumus proporcionāli visam administratīvām teritorijām, šajā gadījumā novadi un valsts nozīmes pilsētas. Matemātiski proporcionāli tas tika veikts. Jūs redzat uz ekrāna aptuveni, ka tas sadalījums varētu būt. Ar to atrunu, ka tais novados, kur tas iedzīvotājs skaits ir ļoti maz, mums tomēr jāizsaucot vismaz viens. Ir tie daži novadi, kur varbūt iedzīvotājs skaits proporcionāli ir mazāks nekā prasītos, bet ņemot vērā, ka tam principam jābūt, ka no visam reģionam jābūt pa pārstāvjiem, tad attiecīgi ir tie mazi novadi, kur būs vismaz pa vienam cilvēkam atlasīt. Jā. Un runājot par pašu procesu, tad mums ir tas speciālais dators ar speciālo gadījumu skaitu ģenerēšanas iekārtu. Tas rezultāts, ko jūs redzēsiet šodien, tie būs skaitļi, kā tur var redzēt, kārtas numuri, jo visi tie dati ir anonimizēti, attiecīgi mēs jums šodien varēsim parādīt tikai to informāciju par tiem 300, kas tika atlasīti, minot viņu kārtas numurus, un arī šīs dienas laikā mēs arī publicēsim sarakstu, attiecīgi anonīmu sarakstu ar kārtas numuriem un secību, kā viņi ir ierindoti. Attiecīgi, jā, tad šodien no 3500 mēs atlasīsim 300, rezultāti būs anonimizēti, un viņi būs ierindoti nejauši secībā. Un es arī minēju aptuvenu paraugu, kā tas varētu izskatīties. Tie nejauši vārdi, uzvārdi, bet ko es gribu pateikt, ka tie cilvēki, kas mūsu saraksta, piemēram, 1., 2. numurs, dēļ tas atlases pēc nejaušības principa, viņi varētu būt paši pēdējie 295. vai 300. Tā kā tas numurs mūsu sarakstā, viņš neko nenozīmē, es minēju, ka divreiz atlase pēc nejaušība atlasot tos 300 cilvēkus un arī veidot to nejaušu secību, kā viņi tiks likti saraksta. Un šo sarakstu tiklīdz uzraudzības komisija apstiprinās rezultātus, mēs arī publicēsim mājaslapā. Un katrs iesaucamais saņemot pavēsti, būs arī norādīts tas viņa numurs, un tad viņš varēs pārbaudīt, vai viņš bija tā saraksta, kura vieta viņš ierindojas un tā tālāk. Kāpēc tā secība ir svarīga? Jo, kā es minēju, mums ir nepieciešami tie 150 cilvēki. Ja nu gadās, ka visi 150, visi 300 ir sveiki, veseli un derīgi dienestam, tad mēs ņemsim tikai tos pirmos 150, kas ir secīgi izvietot. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī zināt to atlases pēc nejaušības kārtas numuru, jo, ja mēs aizpildīsim tos visus vajadzības, tad nākamos 150, tad viņi principā netiks iesaukt un viņi atgriežas cilvēku dzīvē un iespējams uz nākamo iesaukumu, ja viņi būs joprojām derīgi dienestam. Un runājot par to pašu pavēsti, jā, tad attiecīgi pēc atlases, tiklīdz mēs iziesim cauri visiem dokumentiem un uztaisim pēcpārbaudi, tad visi jaunieši, kas tiks atlasīti, viņi saņems pavēsti. Tiem, kuriem ir uztaisīta elektroniskā adrese, viņi saņems pirmie, un tad tas būs tas elektroniskais dokuments. Tiem, kuriem nav uztaisīts, tad mēs atsūtīsim vēstules formā, arī tā skaitā arī pielikot apmaksātu atbildes vēstuli, kur jaunietis aizpildot anketes, aizpildot visus dokumentus, varēs mums atsūtīt. Svarīgi, ka tas jāizdara 5 darba dienu laikā no saņemšanas, un svarīgi uzsākt to dialogu institūciju, jo pavēsta ir
norīkojums uz veselības pārbaudi. Tas vēl nav iesaukšana, jo pēc veselības pārbaudēm varētu tik saprast, kas cilvēks nav derīgs dienestam. Varbūt aizpildot anketu, uzpildēs kaut kādi fakti, kas nav valsts registros, kas būs par pamatu atlikt dienestu vai vispār neuzsākt viņu. Tā kā pavēste ir pirmais posms, kur mēs vienkārši mēģinām uzsākt dialogu ar to pilsoni, norīkojam viņam uz veselības pārbaudēm, attiecīgi arī saprotam no viņa atbildam ankētā, vai viņš ir priekššķietami derīgs vai nav derīgs, un tad arī veicam tālākas pārbaudes. Nedaudz runājot par termiņiem, tad, ja šodien ir tā atvase, tad pēc 3 dienām mēs sāksim izsūtīt pavēstes, tad mūsu pieņems ir, ka no 26. janvāra līdz 1. februārim tas pavēstes tiks izsūtītas un būs arī pirmas reakcijas no iedzīvotājiem. Tad nākamais posms ir tas veselības pārbaude, kas notiks Rīga Ezermalas iela 6, kur ir medicīnas centrs. Tad tas veselības pārbaudes notiksies no 19. februāra līdz 29. martam, principā līdz Lieldienam. Uz veselības pārbaužu rezultātu pamata, tad attiecīgi aprīļa 1. 2 nedēļas arī tiks pieņemti lēmumi, 3 lēmumi iesaukt. Un tad tie cilvēki arī 19. jūlijā tiek sagaidīti Sauszemes spēkos atlikt dienestu, ja ir pamats, uzrādot arī termiņu, līdz kuram viņš ir atlikts, vai arī neiesaukt šajā gadījumā, ja tas pilsonis nav derīgs. Ņemot vērā, ka lēmums ir administratīvais akts, viņu ir iespējams apstrīdēt, tad pirmā instance ir iesaukšanas kontroles komisija, kas var pārskatīt un atcelt viņu. Un, protams, pēc tam var iet uz administratīvo tiesu. Tā kā neviens lēmums nav akmeņs cirst, ja tiešām ir uzskats par pamatu, ka pilsoņiem ir attaisnojuši iemesli nebūt iesauktam, vai tieši otrādi būt iesauktam, tad to visu var apstrīdēt pirmkārt iesaukšanas kontroles komisija un pēc tam arī administratīvā tiesa. Tā kā tas ir par to procedūru. Jā, tad mēs tagad varam atbildēt uz... Jā, vai ir kādi jautājumi? Tieši par pirmo sadaļu. Jā. Labi, ja jautājumu nav, tad mēs pāriesim pie tās svarīgākās daļas, tieši pašu valsts aizsardzības dienesta atlases procedūras. Atgādinu atkārtoti, ka mums ir klātesoši valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas atlases pāraudzības komisija, kas nodrošina atlases procedūras uzraudzību. Vitālija, lūdzu, tad... Jā, tad, kā es minēju, šis ir tas dators, pie kā ir pievienota gadījumu skaitļu generēšanas iekārta. Attiecīgi, jā, jūs pieslēdzat. Tad iekšā datorā ir lejupēdēts tas saraksts, un tad attiecīgi izmantojot to speciālu programmatūru, mēs arī veiksim to 300 pilsoņu atlasi. Ar to atrunu, ka jūs šodien redzēsiet anonimizētus datus, jā, tad uzreiz pabrīdinu. Nu tad, kas saka, uzsākam atlases procesu, es spiežu pogu veikt atlasi. Un tad jūs redzat, tad procentāli, kā sistēma tagad iet cauri tiem sarakstiem un pēc tā nejaušības principa atlasa tos 300 iesaucamos, sakārtojot viņus nejauša secībā. Un, kā es minēju, šodien tie rezultāti tiks atspoguļoti anonimizēti, norādot iesaucama kārtas numurus, un tad šodien mēs arī publicēsim to pilno sarakstu ar tiem anonimizētiem datiem un arī viņu secību. Un jā, tad vēlreiz visi tie atlasīti kārtas numuri tiks sakārtoti nejauša secība, tad vai noteiktu kāda secība tiks vērtēta iesaucamo atbilstība dienestam. Tad, jā. Tad attiecīgi tas ir tas saraksts, tad šajā gadījumā atvase ir finalizējusies. Es lūkšu uzraudzības komisiju veikt darbības vai pārbaudīt tos kontrolu numurus, vai tas oriģinālais fails ir īsts. Bet tas, ko jūs šeit redzat, attiecīgi tie ir pilsoņu kartes numuri, mūsu sākotnējā saraksta. Šeit viņi ir ierindoti augoša secība, tas ir vienkārši pārskatāmāk, bet tas īstais saraksts, īsta viņu secība būs bišķi citādāk, un mēs to viņu publicēsim šodien. Tas šeit nav publicēts. Attiecīgi, tas ir indikatīvs numurs, pēc kā mēs varam saprast, kurš pilsonis ir tā sarakstā, piemēram, numur 247. Un tad, attiecīgi, šodien arī, tiklīdz mēs saņemsim protokolu, tad mēs arī uzsāksim darbu pie datu pēcpārbaudes un arī sāksim gatavot pirmas pavēstes uzraudzības komisijai. Tad vārds Valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas atlases pāraudzības komisijas priekšsēdētājai. Valsts
aizsardzības dienestā iesaucamo atlases uzraudzības komisijas vārdā varu apstiprināt, ka atlases process ir noritējis veiksmīgi un korekti, un ārēja iejaukšanās atlases procesā nav konstatēta. Vēlam izdošanos jaunajiem iesaucamajiem. Paldies. Tagad ir otrais rauns, iespēja uzdot jautājumus pēc šī procesa, ja vēl kādi jautājumi. Lieliski. Jautājumu nav. Tad paldies. Ar šo tad noslēdzas Valsts aizsardzības dienas 3. iesaukuma atlase pēc nejaušības principa. Un tagad aicinu noslēgumā Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes galveno virsseržantu Lauri Krīgeru sniegt nelielu ieskatu par dienesta vietu apmācību programmu, kas sagaida jaunos Valsts aizsardzības dienesta karavīrus, uzsākot dienestu 2024. gada jūlijā. Lūdzu. Sveicināti, aizsardzības ministrs kungs, Nacionālā bruņoto spēku komandieru kungs, klātesošie dāmas kungi. Tad man ir tas gods, kā Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes virsseržantam, galvenajam virsseržantam Laurim Krīgeram, tad ieskicēt jauniešu, jeb Valsts aizsardzības dienesta karavīru turpmāko 11 mēnešu dienestu gaitu Ādažu militārajā bāzē, jeb mehanizētajā kājnieku brigādē. Tātad 2024. gada jūlija iesaukums 11 mēnešu garumā tiks īstenots Sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē. Militārajā Ādažu bāzē, kur šobrīd jau atrodas Valsts aizsardzības dienesta 1. iesaukuma karavīri. 11 mēnešu noris, tad pirmajās 2 nedēļās Valsts aizsardzības dienesta karavīrim ir plānots tāds kā adaptācijas periods. Mēs viņus saucam par adaptācijas laiku, kura laikā tad attiecīgi jaunieši lēnā garā adaptēsies, jeb pielāgosies, jeb pārslēgsies no civilās dzīves uz militāro dzīvi. Šajā periodā, šajās 2 nedēļās viņi tiks ekipēti, viņi izies profilaktiskās medicīniskās pārbaudes, apgūs jau ierīnas apmācību pirmās iemaņas, sāks izprast, kas ir reglaments, kas ir armijas hierarhija, uzsāks nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, saprast, kas ir režīms, tāda dienas sadale un vadīties pēc tās un tādā garā. Ja. Noris šīs 2 nedēļas. Režīms karavīriem šajā laikā ir no pirmdienas, es atvainojos, šīs 2 nedēļas viņiem būs kazarmu režīms, mājās viņi netiks. Un nodarbosies ar šīm lietām, ko es minēju, šo 2 nedēļu laikā. Noslēdzoties adaptācijas periodam, manuprāt, tā ir laba tradīcija, mēs viņu arī turpināsim, tad mēs organizējam vecāku dienu, tad šajā dienā vecākiem radiniekiem ir iespēja atbraukt uz Ādažu militāro bāzi, apraudzīt, kā tad viņu dēliem, brāļiem, rada gabaliem iet šajās pirmajās dienās militārā dienestā, saprast, kāda ir viņu infrastruktūra, kur viņi dzīvos, kur viņi ēdīs, kur viņi mācīsies, kur viņi sportos, aptaustīt dažādu veidu ekipējumu un militāro transportu, iepazīties ar viņu komandējušā sastāvā līderiem, tad instruktoriem, virsniekiem, un saprast vispār, kas tad notiek un kāda izstāsta šī Ādažu militārā bāze. Ja, un karavīriem tas ir liels prieks izrādīt, tad attiecīgi vecākiem iepazīstināt viņus ar to, kur tad viņi ir nonākuši un kāds tad būs tad viņu turpmākais dienests. Ja. To mēs arī īstenosim šajā iesaukumā. Pēc šīm 2 nedēļām tad uzsāksīs aktīvs adaptācijas. Pēc adaptācijas laika tiks uzsāks aktīvs militāras pamatapmācības kurs. Tātad aptuveni 10 nedēļu garumā, kurš sadalās 2 līmeņos. 5 nedēļas 1. līmenis un 5 nedēļas 2. līmenis.
Un pamatapmācības laikā, protams, karavīrs apgūst primāri, tad militārās laukauju iemaņas, dažāda veida ieroču apguvi, fiziskās aktivitātes, tad pirmās palīdzības sniegšanas kursu izies, orientēšanās, mācīsies lasīt karti un tā tālāk. Pēc pirmā līmeņa, pēc pirmajām 5 nedēļām, tad Valsts aizsardzības dienesta karavīrs dos militāro karavīru zvērestu. Un šī arī ir ļoti unikāla diena. Mēs arī pieaicinām parasti vecākus šajā dienā. Karavīru vecāku var apmeklēt un redzēt šo visu procedūru, kā tad viņa dēls, radinieks, brālis nodod, jeb dod šo militāro zvērestu, kas ir ļoti būtisks pašam karavīram un noteikti ar viņu vecākiem. Pabeidzoties pamatapmācības kursam, tad tiek uzsākta speciālista apmācība. Mums ir vairāk 100 specialitāšu, militāro specialitāšu, tad karavīram ir iespēja apgūt šīs kaut kādu konkrētu virzienu specialitāti. Un viņas, kā es minēju, ļoti daudz. Tad ir bruņu tehnikas apkalpes locekļu specialitāte, ir dažādi veidi ieroču operatoru un asistentu specialitātes, IT specialitātes, sakarlīniju, sakaru operatoru specialitātes un tā tālāk. Parasti specialitāšu apguve notiek apmēram no 3 līdz 3 mēnešu ilgam periodam. Un šajā laikā arī karavīrs tiek integrēts vienībās. Ja? Pēc specialitāšu apgūšanas seko kolektīvā apmācība, kur tad karavīrs, jau integrējoties vienībā kopā ar profesionālu dienesta karavīriem, veids dažādu līmeņa militārās apmācības nodaļa, vads, rota, kur liekot lietā savas zināšanas jau specialitātē, sadarboties ar citām specialitātēm, tad karavīri veido un pilda kaujas uzdevumus dažādos līmeņos. Principā, tie 11 mēneši, kurus es gribēju tad ieskicēt, kas sagaida karavīru. Ejot tālāk, tad ko tas mums dod? Ko iegūst karavīrs, tad viņam paveras plašas karjeras iespējas. Kā es minēju, ir vairāk 100 šīs militārās specialitātes, kuras tad viņš var attīstīt gan kā karavīrs, karavīru līmenī, gan pēc tam paliekot profesionālajā dienestā, kā instruktors, attīstoties un ejot pa karjeras kāpienu uz augšu. Ja? Praktiski jebkurā specialitātē. Mums ir ļoti starptautiska vide, mums ir vairāk kā 12 nāciju karavīri ikdienā Adužu militārajā bāzē, un karavīriem ir fantastiska iespēja komunicēt ar citu tautu karavīriem, redzēt, kā viņi veic šīs militārās apmācības, arī sadarboties dažādu veidu mācībās un tā tālāk. Ja. Mums ir ļoti moderna infrastruktūra, kā piemēram Baltijā lielākā ēdnīca, kā arī moderns sporta kompleks, kur ir dažādākās iespējas karavīram sevi attīstīt fiziski, dažādos sporta veidos. Kā piemēram kliņšu kāpšana, kā florbols, basketbols, futbols, crossfits un dažādi citu veidu sporta novirzieni. Daži secinājumi no pirmā Valsts aizsardzības dienesta iesaukums varētu būt interesanti visiem. Tad uzsākot dienestu jauniešiem fiziskā sagatavotība nebija no spīdošajām, bet principā 6 mēnešu laikā mēs viņu esam ļoti labi pacēluši un attīstījuši. Bet kas ir būtiski, ka man jāpiemina, ka mēs to negaidām nevienu ar ļoti augstu, mēs gaidām, bet tā nav kaut kāda vadlīnija, kad karavīram jābūt kaut kādā noteiktā fiziskā kondīcijā.
Galvenais karavīrs ierodās pie mums ar pārliecību dienēt, un tad mēs viņu attiecīgi lēnā garā fiziski attīstīsim līdz noteiktajām prasību līmenim. Kas ir jāuzsver, kad jaunieši kļuvuši, protams, disciplinētāki un motivētāki, ierodoties no sākuma bailīgi, nepārliecināti, tad šobrīd jau ir burtiski redzams atšķirības, kāda šie karavīri izskatās šobrīd uz doto mirkli. Viņi ir nobrieduši, viņi vairs nav puikas, viņi jau ir vīrieši, es droši tā varu teikt. Un, protams, gatavība krīzes situācijās. Jebkurš gan PD, gan Valsts aizsardzības dienesta karavīrs, šajā brīdī Valsts aizsardzības dienesta karavīrs pēc šo 11 mēnešu apmācības viennozīmīgi būs spējīgs veikt konvencionālās karadarbības savas vienības sastāvā. Aizsargāt savu tēzemi. Par to es varu būt drošs. Vēl pāris secinājumi, tad, kā es minēju, tuvinieku lepnums par redzēto ģimenes dienā un zvēras ceremonijas laikā. Tad šie pasākumi ir emocionāli abām pusēm, gan karavīram, gan tuviniekiem. Un es jau minēju tieši kādēļ. Un, karavīri iegūst daudz dažādākās zināšanas, ko nevar iegūt varbūt uz ielas vai citās civilās iestādēs. Militārās zināšanas, līderības prasmes, komunikācija, prast komunicēt, jo komunikācija tā ir viena no, var teikt, viena no galvenajām tādām militārajām sastāvdaļām, bez kuras tad nav nekā. Un, šeit ir viņiem vislielākās iespējas to apgūt un pilnveidot. Un kas ir svarīgi pieminēt, kad karavīri integrējot vienībās, viņi netiek šķiroti. Un, mēs nostādām vienā līnijā, plaknē, tad Valsts aizsardzības dienesta karavīru ar profesionālā dienesta karavīru. Viņi nesā tieši to pašu formu, viņiem ir tieši tāds pats ekipējums, viņiem nav nekāda atšķirība šajā jomā. Viņi veic tieši viens un tos pašus uzdevumus. Tā kā jūs esat iepriekš minējis kādā no intervijām, kad mēs veidojam, mēs viņus uztveram kā ģimeni, kā jaunākos brāļus, un vecākajiem brāļiem, ja dienas kolēģiem ir uzdevums, ir pienākums viņus atbalstīt, pamācīt un nekādā ziņā nenoniecināt. Tas ir skaidrs, un to mēs arī kontrolējam. Un līdz šim tas ir, manuprāt, izdevies. Un šajā jautājumā viss ir kārtībā. Dienas pēc pamatapmācības apgūst līdzinās profesionālā dienesta karavīra ikdienai, un tas ir normāls dienesta laiks. Ir mīti, dzirdēti, kad karavīri netiek mājās, un tā tālāk, ne, tā nav. Kā jūs minēju, tad adaptācijas laikā karavīram ir šīs 2 nedēļas kazarmu režīms. Pēc tam vecāku dienā viņš tiek palaists mājās kopā ar vecākiem. Tad viņš atgriežas atpakaļ pēc brīvdienām un uzsāk šo pamatapmācības kursu. Un pamatapmācības kursa laikā karavīrs no pirmdienas līdz piekdienai ir kazarmu režīmā, bet brīvdienās viņam ir iespēja tikt mājās. Ja nav intensīvu apmācību, vai kāds cits nodarbs, plānotas nodarbes apmācībā. Tālāk jau speciālistu kursa laikā un turpmākajā dienestā karavīram darba laiks ir no 8:30 līdz 17:00. Tātad normāla darba diena, tieši tāda pat kā profesionālām dienesta karavīram, ne ar ko neatšķirās. Viņš nāk uz darbu vai brauc uz darbu, ierodās dienestā noteiktajā laikā, un dienests ir pabeigts, 17:00 dodās mājās. Arī ar nosacījumu, ja nav intensīvu apmācību un citu lietu darām, norīkojumu un tā tālāk. Nu jā, un šeit jūs redzat mehanizētās brigādes sociālo tīklu mēdīju kontu, un te jūs varat šajos kontos iepazīties un redzēt ar aktuālo, jeb
visu, kas saistās ar valsts aizsardzības dienesta karavīru pirmā iesakuma gaitu, tad tur viņu dienas gaitas stāsti, dažādākās lietas par mekanizēto kājnieku brigādi un saistībā ar valsts aizsardzības dienestu. Jā, tad laipni lūgti apmeklēt un iepazīties ar esošo situāciju arī šeit. Jā, tas īsumā būtu viss no manas puses. Liels paldies par uzmanību. Esmu atvērts jautājumiem, ja tādi ir. Jautājumi no klātesošiem. Izskatās, ka ļoti labi ir izstāstīts. Liels paldies visiem par dalību un klātbūtni un izrādīto interesi. Paldies par šo paziņojumu, par pasākumu, par beigušos.